Kolēģi, tas varbūt, kas šodien šeit izskanēja tribīnē, es uzskatu, ka pāris lietas ir jāprecizē. Tas arī, ko es vakardien pieprasīju komisijā iesāku sēdi, ir tas, ka pirmais, ka ir nepieciešams pateikt, ka muzejs būs, un muzejs ir, un muzejs būs, un neviens viņu neplāno likvidēt. Šis te process par muzeja attīstību vai reorganizāciju, saucat, kā jūs to gribat, tika iesākts jau 2 gadus atpakaļ. Ja jūs noklausītos pagājušās trešdienas Nacionālās sporta padomes sēdi, tad gan Latvijas Olimpiskās komitejas, gan Latvijas Sporta federāciju padomes pārstāvji, kas pārstāv pilnībā visas Latvijas federācijas un līdz ar to arī visus sportistus atzina, ka ir nepieciešams muzeju modernizēt un pārvietot uz jaunām telpām, jo šīs telpas sevi ir izsmēluši. Tāpat ir būtiski pateikt, ka es saprotu, ka varbūt Butāna kungs vakar nebija pieprasījuma komisijā, un viņš to nedzirdēja, bet Vitsenberga kungs un Lisbovska kungi abi bija klāt. Un man izbrīna tas, ka jūs runājat tā, it kā muzejam tūlītās nākamā gada sākumā vai vasarā būtu jāizvāc no telpām. Es arī skaidroju, ka pārdodot šo ēku un nododot to valsts nekustamajiem īpašumiem, kas to izvērtēs šo tirgus vērtību un sākuma cenu izsolē, būs apgrūtinājums. Muzejs vēl 3 gadus paliks šobrīdējās telpās. Tas nenotiks 2026. gadā, ka kāds muzeju izdzīs vai padzīs no šīm telpām. Tāpat tās arī informēja par to, ka ir izveidota darba grupa ministrijā, kur darba grupas vadītāja vietniece būs muzeja direktora Agra Brūna, kas tajā piedalīsies. Tāpat mums kā ministrijai ir bijusi saruna ar sporta muzeju, un arī viņi paši ir atzinuši, ka viņi vislabāk redzētu šīs savas nākamās telpas jaunajā komandas sporta spēļu hallē. Un kā otra iespēja tiek izskatīts Daugavas stadions, jo kolēģi, lai būtu precīzi, šobrīd sporta muzeju gadā apmeklē aptuveni 4500 cilvēki, un 1700 no tiem ir muzeja naktī. Un ir nepieciešams muzeju pārvietot, un to arī atzīst paši muzeja pārstāvi, kā arī sporta sabiedrība par to uz vietu, kur kūsā sporta dzīve, kur notiek kustība, kur būs pēc iespējas vairāk cilvēku arī ikdienā uz citiem pasākumiem. Un tāpēc tas ir... Viņš varētu lūdzu nepārtraukt mani, paldies. Tāpēc ir ļoti būtiski tas, ka šis lēmums tiek pieņemts ieklausoties sporta sabiedrībā, jo citreiz politiķiem liekas, ka viņi par visu zina labāk par citiem, bet tomēr es aicinātu ieklausīties gan Latvijas Olimpiskā komitejā, gan Sporta federācija padomes pārstāvjos, kā arī principā sportistos kā tādos. Un ko ir būtiski pateikt, ja jūs neticat man, tad vienkārši noklausieties Nacionālās sporta padomes stenogrammu, tā ir publiska sēde, tur ir pieejams, un jūs to paši varēsiet pārliecināties savām ausīm. Paldies!